pirmie zemesargi parādījās 1919. gadā, ja mēs runājam par Latvijas Republiku, jo paši pirmie zemesargi parādās Augsnes rajona Zviedru armijas sastāvā, ka zemesargi, latviešu zemesargi. Bet 1919. gada Kaupaku bataljona vīri saucas arī par zemesargiem. Tas nosaukums bija tieši tāds zemesargi? Jā, tieši nosaukums zemesargi, jo viņi aizstāvēja savu zemi, jo uz to brīdi Latvija vispār bija sadalīta vairākas daļas, jā, un beigas sanāca tā, ka latviešiem pat Latvijas valdībai nebija vietas šī zeme, viņi dzīvoja uz Kujas Sarātavas, jo visapkārt bija citi ienaidnieki. 1991. gada 23. augusts, tātad dekrēts par zemesardzes izveidošanu. Šis nosaukums zemesardzes tātad bija tas, par ko izšķīrās, lai izveidotu jaunu tādu bruņotu struktūru, kas aizstāvētu zemi. Tā ir pareizi? Faktiski no sākuma bija vairāk cita doma. Bija doma, tā kā Latvijas Vaika bija tāda aizsarga organizācija, kas aizstāvēja savu pagastu, savu rajonu, un bija doma arī, teiksim, izmantot tos noteikumus tālāk. Bet uz to brīdi, 1991. gada augusta, nebija citu vienību. Bija tikai milicija, kas faktiski bija mazliet tāda pro-padomiska, jā, uz kuru nevarēja sevišķi paļauties. Protams, bija arī patrioti, cilvēki, kas arī bija par Latviju, un daudzi sadarbojas ar zemesardzi vēlāk. Bet uz to brīdi nebija ne NBS karaspēks, ne robeža apsardzība, nekas cits nebija. Un tāpēc nolēma, ka ir zemesardze, jo faktiski zemesardze veidojas pēc teritoriāla principā. Un arī tālākais ceļš mums bija to, ka mēs gribējām tos cilvēkus piestiprināt pie savas zemes, jo tā ir sena struktūra, teritoriāls princips, kas ir pastāv vēl Anglijā, Lielbritānijā, jo Lielbritānijas arī karavīri un bataljoni visi pulki formējas pēc grafistiem. Tā arī šeit bija domāts, ka katra rajona nodibinās savu bataljonu. Arī heraldika, kas parādās uz mūsu roka, mūsu piedurknēm, tas ir bija piesaistīt tos cilvēkus pie savas stūriša, vai viņš varētu aizsargāt, jo, protams, ka vietēji vairāk zina nekā regulārais karaspēks, kas ieiet kaut kādā pagasta vai Augsne no Rīgas atbrauc, viņš nezina vietējas apstākļi. Bet vietēji tas bija faktiski tāda totāla Latvijas aizsardzība. Tātad tie pamatu uzdevumi bija aizsargāt savu dzimto zemi? Pamatu uzdevumi. Jā, ne tikai aizsargāt savu dzimto zemi, bet arī sekot visu Krievijas armijas kustībām, arī aizsargāt robežu. Protams, pie robežas bataljoni arī, protams, ir vēlāk, protams, zemesardze paši izgāja uz robežu, jo robežu sargu nebija. Un faktiski veidojuši speciālas vienības, grupas, kas no zemesargu bataljonam nāca, kas izbrauc, bija karta, kad cilvēki izbrauc uz robežu apsargāt. Jo te faktiski bija pilnīga anarhija, un jebkurā brīdī padomju armija varēja sacelties pret Latvijas Republiku un okupēt. Ja tādas briesmas pastāvēja, tad, teiksim, kādas bija tās populārākās, varbūt, operācijas 91. 92. gads, vai šie gadi ļoti atšķirās viens no otra? Jā, ļoti atšķirās faktiski 91. gads un 92. gads līdz vidum. Tas bija vairāk tāds patriotu laiks, jo paša sākuma ļoti maz gribēja stāties. 91. gada laikam 8 vai 7 tūkstoši tikai bija. Vēlāk tas bija masveida organizācija, pār pa 20 tūkstoši, bet šobrīd viņi attīries un daudz mazāk cilvēku. Jā. Bet notika tā, ka no sākuma mums nedeva ieročus, jo bija konflikts ar Augstāko padomi, kas ir izpildvārā, un lemējvārdu Augstākā padome lemējvārā un ministru kabinets tagadējas ministru padomē kā izpildvārā. Jo mums ne par ko negribēja pārdot ieročus. Faktiski bija jānodot bez maksas, bet mēs pirkam ieročus. Mums neapstiprināja ieroču iepirkšanas budžetu, bet vēlāk apstiprināja ar lielām sāpēm, jo pats galvenais bija ieroči. Pats galvenais bija formas starps un ieroči, jo nolikums, protams, pieprasīja, lai cilvēks, kas nesa ieroči, viņš būtu kaut kāds atšķirībā. Un pat paša sākuma mums pat bija parastas lentes, cepures un lentes, jo vienkārši bija boikots no visām pusēm. Un ieskaitot to, ka pie Padomju Savienības sabrukšanas šodien jau cilvēki tā maz atceras pilni veikali, bet toreiz nebija nekā. Kad mēs šuvām pirmo formu, nebija diegu, nebija krāsas, nevarēja nokrasat, jo mums krāsa bija
svarīgi, jo, redziet, tādi atribūti, kā krāsa, formas terps, kas atšķiras no Krievu armijas formas terpus, jo mēs baidījāmies, kā atkārtosies 19. gadā kļūda, kad Kaupaks bija sašauts no saviem sabiedrotiem, jo vienkārši tas formas terps jau nebija unificēts to laiku, un tā mēs arī to paredzējām, pat tādas smalkas lietas. Anatolijam Gorbunovam, pirmam zemesardzes priekšniekam, bija ļoti liela autoritāte, jo mums arī pirmā apgāde, pirmais finansējums nāca caur augstāko padomē. Un, teiksim, iegādājoties pirmais tas mikroautobus Latvijā, es pilnīgi, kad braucu uz toreiz apgādes ministru, es pilnīgi pamatojos uz Anatolija Gorbunova lēmumu. Un neviens ministrs nevarēja neizpildīt, kaut uz to brīdi bija Godmanis jau ministru prezidents vai vadītājs. Jā, bet tomēr neviens ministrs nevarēja atteikt Anatoliju Gorbunovu. Vai zemesargi piedalījās arī augstākās padomes apsargāšanā? Jā, te vispār interesanta lieta, jo mēs ar operatīvo daļu, tagad viņš pulkvedis, aizmirsu uzvārdu, operatīvas daļas darbinieku apsekojam, jo mums bija uzdevums, vai nevarētu notikt augstākās padomes ieņemšana no vietējiem garnizoni, jo Krievu karaspēks jau bija te iekšā, viņš tikai 97. gada izvācas pilnīgi, jā. Tā kā te bija, un tad, kad mēs sākam sastādīt plānu, apsekojam visu padomju armijas daļas, kas ir apkārt augstākai padomē, tagadēji Saeimas ēkai, mēs sapratām, ka ir 11 organizācijas, kur pēc tā laika likumiem var legāli ienest ieročus. Tas ir tepat arsenāls, kur, protams, ieroči glābājās tepat, ir celtniecības pārvaldē Iekabat kazarmas, tepat pils jau bija mednieku, Baltijas apgabala mednieku maškarnieku biedrības, kur viņi pilnīgi legāli varēja ienest ieročus uz pārbaudi, mednieku ieročus, varbūt arī cits, kaut uz toreiz bija ASK karabīni, kas faktiski pa pusi mednieka, pa pusi kaujas ierocis. Jā, tā kā šeit bija pilnīgi apdraudēta. Un mēs pieņemam lēmumu, diezgan interesantu lēmumu, ko šodien mūs, tagad bija konferenci viens vēsturnieks, kas nezināja to situāciju, mūs nokritizēja. Mēs nodibinājām padomnieku rotu augstākās padomes sastāvā. Un tad mēs legāli varējām tos cilvēkus apbruņot, deputātus. Tur Juris Dobelis bija kādreiz, es atceros, un daudzi citi deputāti, un izdot viņam formas, un viņi varēja jau no iekšienē aizsargāt augstākās padomes ēku. Jau no iekšienes varēja. Tā kā tas bija diezgan gudrs gājiens, jā, jo šodien to kritizē, ka tas nebija vajadzīgi, bet otrais labums, kas mums nāca no tā visa, mums bija lobijs. Lobijs, kas sastāvēja no vairākiem 10 deputātiem. Kā šie deputāti, viņi bija, mācēja apieties ar ieročiem? Jā, bija speciāli kursi, jo toreiz nolikums neatļauj izdot ierocis, kamēr cilvēks neizgāja šaušanas kursus. Mums bija tāda firmas Daba kādreiz, un tad visi deputātis, mēs dzinām uz turienes, atšaudīties un parādīt rezultātus. Un, protams, ļoti daudzi, deputāti bija rezervas karavīri, seržanti, virsnieki, jā, tā kā viņi mācīja, bet, protams, pēc instrukcijas visi bija tikai apmācīti. Mums faktiski vajadzēja atšķirties no citām vienībām, un vajadzēja arī otra doma bija tāda, ka piesaistīt zemesargus pie viņa novada, lai viņš būtu lepns ar savu novadu. Un pirmā varianta, protams, uz viena piedurksnes mums bija zemesargu saulīti, kas nāk vēl no Kaupaka laikiem. Ja jūs saskaitīsiet stārus, jūs redzēsiet, ka tur ir 17 stāri, jo vēlāka karavīru zvaigznīti vai zvaigznīti, nevar teikt, ka karavīru saulīte bija 19 stāri, jo tas ir apriņķi. Tas ir Latvijas apriņķi, 3 zvaigznes novades un stāri ir apriņķi, kas bija 1919. gada, tikai bija 17 apriņķi, vēlāk bija 19. Otra roka, uz otras rokas, protams, mums par to kritizēja, pa daudz raibi, bija novada gerbons. Toreiz novada gerboni nebija, bet tad mēs uzliekam pilsētas gerboni, jo faktiski visi štābi bija kaut kāda pilsēta, vai Rezekne, vai Daugavpīļi.
vai Rīgā. Un trešais variants bija krušu zīmes, kas būtu, teiksim, kā apbalvojums, uz kura arī attēlots novada ģerbonis. Un ceturtais variants, protams, karogi. Jā, karogi nāca vēlāk mazliet, bet katrs bataljons, jo karogs arī tas ir senais karavīru simbols, bez kura vienība faktiski nevar iztikt. Jā. Runājot par heraldiku kā tādu, jo 91. gada faktiski visu padomju laiku heraldika bija aizmirsta. Jo viņu faktiski gribēja iznīcināt. Jūs arī zināt, ka Jūrmalas pilsētas bija jaunais ģerbonis, Rīgas pilsētas jauna ģerbonis. Viņi pat nesauc par ģerboniem, bet kaut kā savādāk viņa nosaukums bija. Un tad bija galvenais mērķis, kā arī atjaunot Latvijas heraldiku. Jūs atceraties, varbūt toreiz arī veikali izdeva speciāli Latvijas ģerboņus, lai cilvēki zinātu, kurai pilsētai kādi ģerboni. Jo faktiski viss tās padomju laiks bija vērsts uz to, kā likvidēt viss, kas bija iepriekš. Un tikai viņu emblēmas varētu eksistēt. Un šis viens no soliem, ko faktiski visi zemesargi atbalstīja. Un viņi ļoti cienītā arī krušu zīmēs parādās novada ģerbonis, uz piedurknes, kā es stāstīju, un arī uz karogiem parādās. Jo, piemēram, te ir Sokas zemesargu bataljons, un mēs tur redzam arī seno emblēmu, Sokas pilsētas ģerbonis krustā. Bet šī emblēma ne tikai, kā teiksim, Sokas pilsētas vēsturiska, viņa vēsturiskā arī zemesargiem, jo pirmās zemesargas vienības 1919. gada Sokas brīvprātīga rota arī bija tāda paša emblēma, tikai mazliet citi varbūt uzraksti, citi gada skaitļi. Tā kā arī tāda tradīcija, jo šodien arī grib, jo toreiz tā novada princips bija, bet šodien visi grib pievienot pie tiem Latvijas armijas simboliem. Un dažas bataljonas grib pārdevēt, teiksim, Latvijas pulku vai pārņemt tas tradīcijas, jo Latvijas armija arī veidojas, bija pirmais Liepais, otrais Ventspils, un tā tālāk pulki, kur nesa pilsētas vārdu. Pie tam tā interesanta Latvijas laika tradīcija ar karogiem. Karogus davināja pilsētas pašvaldības, kura vārdā nosaukts bataljons, un pašvaldība visu laiku gadēja par šo karogu. Man ir ziņas par 8. Daugavpils kainieku pulku, ka vēl 39. gada, ka karogs tomēr lietojot, viņš bojējas. Daugavpils pašvaldība apmaksāja pilnīgi remontu. Tā kā arī tāda bija tradīcija. Un šo tradīciju izdevās, tā arī parādās krušu zīmes, un krušu zīmes bija mērķis, kā cilvēku vai karavīru zemesargu atpazīst pēc viņa ģerboņa, no kurien viņš nāca. Tas ir sena bruņinieku tradīcija, jo katram bruņiniekam, kas gāja kauja, bija uz vairoga ģerbonis, un visiem karavīriem, kas piederēja pie tā bruņinieka, bija tās simboli. Tā kā šī ideja bija sena karavīru ideja, faktiski izdevās īsā laikā atdzīvināt. Kā tad zemesargi ieguva savus ieročus? Ceļi bija dažādi. Pārsvarā, protams, no padomju armijas bija trofeja ieroči. Tad iznāca likums vai nolikums, pareizi pateikt, par to, kā drīkst legalizēt otrā pasaules kara ieročus, kas ir atrasti bēdiņos vai kaut kur saglabājušies no tiem laikiem. Arī cits ieročus, kas bija cilvēkiem uz rokas, varēja legalizēt. Bet, protams, tas nedēļ, jo bija dažādi kalibri, dažādi sistēma pistoles. Piedodiet, bet tas nozīmē, ka teiksim, tie, kam bija mājās visu padomu laiku, varbūt glabājušies kaut kur uz bēniņiem vai pagrabā ieroči, iestājoties zemesardzē šajā 91. 92. gadā, varēja faktiski legalizēt to, kas viņiem ilgi bija turēts tā kā slēptuvē. Jā, tieši tā arī notika. Protams, ka jebkurai lielai vienībai vajag unificētus ieročus, jo, protams, no tā ir munīcijas piegāde. Mēs nevaram katram mauzeram, kuram faktiski nav vairs munīcijas, piegādāt vai kaut kāda otra pasaules kara vācu trieceņu šautenei. Un tad bija lēmums nopirkt, protams, Krievā armija nepardeva. Mēs meklējam ieročus Baltkrieviju, jo Baltkrievija uz to brīdi bija ļoti labvēlīga pret Latvijas republiku, jo viņam arī tas pats gandrīz, ka pie mums veidojas atsevišķa republika, pat ieveida to veco karogu viņam līdzīgs latviešu karogu, tikai balts, sarkan balts, jā. Un
mēs braucam pat Lietuvā un visur, kur, jo Krievijai bija aizliegts, Baltijas kara apgabalam bija aizliegts pārdot mūsu ieročus, un arī Krievijas teritorijā bija uzlikts veto. Bija atsevišķi tikai, bet atsevišķi tādi karaspēku vienības, kas nebija pakļauti Baltijas apgabalam vai kaut kāda Maskavas vadībai. Un tad mēs pirmo lielu partiju nopirkām no Čehijas. Tas bija trieciens šautene, un šie ieroči bija atvesti faktiski naktī ar lidmašīnu, jo lidmašīna aerodroms, Pilvēs aerodroms bija zem Krievu armijas, zem Padomju armijas, un kad atlidoja lidmašīnā, tad mēs, protams, apvencam visu savu teritoriju, un tad padomju karavīri sāka skriet un ar automātiem un skatīties. Mums bija jāšauj gaisa, un viņi saprata, ka joki mazi, un izšaujot gaisu, mēs faktiski ļoti ātri izkravam. Bet tālāk operācija, tā arī var nosaukt par operāciju, tālāk bija štāba, bija speciāli viss sagatavots, un mēs visu nakti šos ieročus sadalījām pa bataljonam, jo mūsu mērķis bija neturēt ieročus centralizēti. Ja, teiksim, apvengtu štābu un ienāktu padomju karaspēku štābā, tad mēs zaudētu visu ieročus. Un viena nakts laikā pa visu Latviju tie ieroči bija izvadāti, jo bija uzdot, pie tām tas bija slepena operācija. Neviens nedrīkstēja zināt. Un tad, kad mēs zvanījām uz bataljoniem, mēs tikai teicām, izņemiet no autobusa Latvijā, izņemiet pakaļ sēdekļā. Un jābūt tik un tik, bija sastādīts grafiks, bataljonu piebrauc, ieročus pārbaudīja ieroču meistari un automašīna iekšā. Otra tāda spilgta operācija ar ieroču iegāde bija mums bija vajadzīgi granātmētī, jo pučalaiki un vēlāk Omana darbība mums parādīja, ka viņi izmantos bruņu transportieri, bet pret bruņu transportieri, protams, parasta strelnieku ieroči nav derīgi. Protams, bija domāts par Molotovu kokteili, degmaisījumu, jā, bet pārsvarā vajadzēja kaut kāda nopietna. Un Lietuvas toreiz zemesardze, es aizmirsu, kā es saucu, jā, Lietuvas zemesardze iegādējušas ļoti daudz granātmetējus. Un mēs pasūtījām viņu, mēs gribējām nopirkt, bet lietuvieši ir lietuvieši, viņi ne par ko negribēja pārdot. Un tad mēs veidojam tādu operāciju, kā vienu Latviju, viņam trūka transportu, vienu Latviju apmainījām pret granātmetējiem. Un ietinot Sēgam atkal pa naktī, jo, protams, tas ir redzami un varēja ieraudzīt kāds uz ielas vai ko, kas tur ir. Visi atvilka zemesargi, štāba virsnieki atveda no mājām Sēgas, mēs ietinām Sēga un katram bataljonam bija apmēram pa 5 granātmētiem. Tā kā mēs varējām jau faktiski arī aizsargāties no bruņu tehnikas, kas bija ļoti svarīgi uz to brīdi. Un par šo operāciju bija mums jāsvep no Kristovska kunga, ka štāba priekšnieka, viņš pat to uzzināja tikai pēc dažām dienām. Un pirmā operācija, protams, bija diezgan interesanta, jo mēs gribējām izmēģināt savus spēkus. Kas mēs esam? Vai mēs esam organizēts spēks, vai mēs esam vienkārši kaut kāds lauku puiši ar ieročiem. Un izrādās, ka to brīdi mēs ieguvām automobiļus Latvijā, mikroautobusu Latvijā. Tas ir pirmais mums tāds lielais ieguvējums, un katrs bataljons saņem šo autobusu. Un sākas tirgus operācija, jo tirgu parādījās ieroči, nelegāli tirgotāji, ieroči tirgotāji, un mēs sadarbībā ar toreizēju miliciju, jo tas bija arī tāda sadarbības akcija, sadarbībā ar miliciju aplencam visu tirgu. Centrālu tirgu Rīgas? Centrālu tirgu. Pie tā mūsu darbība bija tik universāla, ka pēc šīs operācijas, kā ministru padomē, tā pārējās struktūras, kas bija naidīgi pret mums, viņi nobijās no mums. Viņi saprata, ka šīs organizētais spēks, kuru faktiski līdz šai dienai nevar iznīcināt, jo visādi mēģinājumi to zemesardzi pievienot 1998. gada pie Zauszemes spēkiem, apvienot ar NB spēkiem, vispār to nosaukumu iznīdēt, uztaisīt par kainiekiem, zemesargus, bet tā arī līdz šai dienai nekas nesanāca, jo iedomājiet 20 gadu organizācija, kas faktiski stihiski izveidojas pilnīgi dažus mēnešos. Augusta bija pavave un oktobrī, faktiski septembrī jau veidojas bataljoni. Apbruņot. Un šīs akcijas rezultātā, kāpēc tā akcija bija pārsteigta? Jo, protams, mūs analizēja. Jo, kad mēs piebraucam pirms operācijas, tie vadītāji, operācijas vadījās, operatīvas daļas priekšnieks, es vēl tur bija cilvēki, mēs bijām tikai 3 cilvēki.
Un visi brīnījās, kā policija, toreizē milicija, kā arī drošības dienests, toreiz Vectirāns vadīja, visi brīnījās, kur jūsu karaspēks. Un viņi tā domāja, ka mēs esam tāda lauku puiši, kas nav nopietni ņēmami, un mēs aplēncam tirgu 5 minūšu laikā, jo vienkārši sakoncentrējam spēkus, bija katram uzdots uzdevums, kura stāvēt pozīcija, un visi bija pārsteigti, ka 5 minūšu laikā var aplenkt šo tirgu. Tas ir Rīgas pulka Zveres, te ir arī 18. Jurmos bataljons, kur ļoti atšķiras, jo viņam aizsargu cepuris, jo viņi paši šūvuši cepuri. Kaut bija reglaments formas terpa, bet tomēr, kā jau tautas armija, un jūs arī redzat, ka te ir ļoti daudz bez formas terpiem, kas pieņem Zveres to pie karoga, jo to brīd arī bija liela problēma, jo mūs boikotēja visi. Boikotēja firma Latvija, boikotēja, mēs atradām tikai kaut kur mazas šūšanas firmas, kur varēja pašūt kaut kāds 300, apmēram 300 formas nedēļā, bet vairākas tūkstoši cilvēku apgirt tas vajadzētu gadiem, jā. Tā kā paši arī šūži, un te jautājums ir par to, ka šie cilvēki arī piedalījies, protams, vienā no spilgtākām zemesardzes operācijas, tas ir Liepājas aplenkšanā, Liepājas garnizona aplenkšanā. Padomju armija sāka mazliet terorizēt Liepājas iedzīvotājus. Un Liepājas pilsētas pašvaldība palūdza zemesardzi, rīkoties. Jā. Bija izstrādāts plāns, uz to brīdi mums jau, tas ir 92. gada pavasaris. Uz to brīdi mums jau bija ieroči, bija mašīnas, automašīnas, speciāls radiostacijas un viss. Mēs faktiski bijām jau pilnīgi gatava militārā organizācija. Un tad, kad mēs aplencam pilnīgi dažu stundu laika visu Liepājas garnizonu, tad Liepājas garnizona priekšnieks zvanīja uz Rīgu un viņš bija uztraukts, jo faktiski uz to brīdi arī padomju armija nebija kas pretojas, jo tie bija pārsvarā karavīri, kas bija atstāti virs termiņa, jo jaunus karavīrus nevarēja ievest, bet bija atstāti virs termiņa karavīri, kas sevišķi negribēja karot, jo viņam vajadzēja braukt uz mājām. Bet no otras puses, protams, pavēles ir pavēles, varēja komendants dot pavēli un būtu varbūt kaut kādu ieroču sadursmē. Bet tad, kad viņi ieraudzīja mūsu visu karaspēks, kas bija raibi apģērbts, te arī var redzēt uz šīs fotogrāfijas, kā bija apģērbts. Kaut mēs mēģinājām visu karavīrus zemesargus, kam bija formas terps, jo savādāk būtu pārpratums, jo civilos neuzskatīt ne par kara gustekņiem nekas, jā, jo notiktu kaut kāds konflikts. Bet pats, ko pārsteidz Krievu armiju, ka mums bija ļoti raibs apbruņojums, ieskaitot ar vācu, ka tā saucamo Šmaisera, tas ir automāti, jā, un Krievu PPŠ, un nezinu kādi vēl vēsturiski ieroči, kuri Mauzers pat bija vienam cilvēkam. Tā kā, tas visvairāk pārsteidz, jo viņi nesaprata, ar ko viņam ir darīšanās. Jā. Kā pēc armijas mēs it kā izskatāmies, bet pēc ieroča, pēc apbruņojuma, jo armija jābūt vienādai apbruņojuma, bet šeit nevar saprast partizāņi vai kaut kādi citi. Un visvairāk pārsteidza Krievus padomju armija toreiz, jā, visvairāk pārsteidza mūsu mobilitāti, ka mēs tik ātri visu to izdarījām, aplencam. Jo uz to brīdi padomju armija arī tā bija uz sabrukuma robežas, un viņam jau vairs nebija tāda disciplīnas, nebija tādas mobilitātes, un vai, teiksim, izdot pavēli vai pretoties mums būtu diezgan smagi viņam. Bet kas tad Liepājas ostā notika? Tur notika kaut kādas nelegālas darbības, vai kas bija tas mērķis, kas jums bija jāizdara? Vienkārši padomju armija nobloķēja vairākus tiltus, vairākus ceļus, kuri bija vajadzīgi Liepājas, teiksim, infrastruktūras darbībai. Un Liepājas ostā notika kaut kāda ar padomju armiju saistīta darbība, ja? Ar floti vai? Nē, darbība nebija, bet viņi vienkārši nobloķēja un saka traucēt Liepājas pašvaldībai viņu darbību, to likumīgu darbību, jā. Tas ir apgādes, tur ir elektrības apgādes un tā tālāk. Visādi, kas ir nepieciešama pilsētā. Jo tāpat arī kara ostā dzīvoja mierīgi iedzīvotāji, ne tikai militāras personas. Tā kā tas bija, jo tas ir atsevišķs rajons, kas faktiski viegli atdalīt. Tur vajag viens tilts tikai savienā kara ostu. Un tas tilts bija nobloķēts. Un tad, kad mēs uzlikām blakus padomju apsardzei savu apsardzi, tad viņi bija pārsteigti.
Vai, teiksim, tā drošība, ka zemesargi ir tūmā, vai tā lika tā kā vietējai pašvaldībai arī mazliet uzelpot un justies labāk? Jā, protams, jo jebkura revolūcija nes haosu. Un te mainījies faktiski vāras, laikam divreiz sanāk, bija pučs, bija janvāra dienas, un tā vairākas reizes mainījies vara. Un, protams, tādas pārmaiņas, tāpēc es arī stāstu par tirgus operāciju, jo tur arī notika, jo šī laika parādījās ļoti daudz nelegālu ieroču, jo kontrole nebija, jo kontrole gāja mazumā, jo padomju milīcija nesevišķi gribēja kontrolēt šo situāciju, un parādījās ļoti daudz bandas, un kas varētu terorizēt iedzīvotāju. Bet pateicoties to, ka zemesardze momentāli bija izveidota dažus mēnešus pa visu Latviju, šī darbība nenotika, jo mēs no vēstures zinām, ka vienmēr revolūcijas vai starpkāru perioda notiek visādas marodieru bandas vai bandītu bandas kaut kādas, kas ir faktiski terorizē vietējos iedzīvotājus. Toreiz ļoti daudz nāca kontrabanda, un kontrabanda nāca, šodien nevar salīdzināt, šodien tikai varbūt dažādi veidi, bet toreiz visu veda ārā, un visu, ko mums nevajag, alkoholu un kaut ko vēda iekšā. Jā. Bet, teiksim, visu metālus, kā arī šodien metālu vēda ārā, bet toreiz visu, ko varēja izlaupīt, jo likvidējas rūpnīcas, vajadzēja daudz ko nolikvidēt, un bija haotiska faktiski kustība pāri robežai. Un zemesargi pirmie uzņēmās to apsardzību, jo notika arī tāda interesanta lieta, jo toreiz kolhozi un padomju saimniecības tie beidz, ka, teiksim, pastāvējuši, bet viņi arī nikuļoja, jo nebija benzīna, toreiz nebija benzīna. Un mums, kā militārai vienībai, tomēr piešķir kaut kādus benzīna krājumus, un mēs varējām izmantot visu padomju saimniecības tehniku, kas uz to brīdi, jo mums nebija tāda, jo uz robežu ziemā izbraukt diezgan augsti bija. Tad izmantoja padomju saimniecības radiostācijas, autotransportu, tieši tā autotransportu, ko faktiski viņi nevarēja izmantot benzīna trūkuma dēļ. Un šeit man aizmugurē ir tāda ļoti līdzīga mašīna, kur mēs kādreiz sēdējam kaut kur meža un vaktējam, kas nāk pāri, bet nāca pāri, jo pa oficiālām ceļiem vairs nenāca pāri pārkāpēji. Viņi brauca pa visādiem apliņceļiem, lauku ceļiem, bet tā kā ziema diezgan bija tāda mitraina, tad purvi nebija aizsauši, un mēs bieži vien atradām daudzas automašīnas, kas bija iestrēguši purvā. Kaut kādi, smagas mašīnas, tur pat vienu tiltu kaut kādu, jo armijas daļas arī izformēja, un armijnieki arī pārdzina faktiski izformēt armiju. Krievu armijai bija izdevīgāk to tehniku norakstīt, nevis, teiksim, nodot, jo pārvest atpakaļ uz Krieviju, tas ir daudz dārgāk izmaksāt, un ļoti daudz norakstīja jaunas automašīnas, kas bija NZ krājumā, pilnīgi jaunas mašīnas. Un, protams, ka stāvēja zemesargi uz robežas uz ceļiem, tā viņi dzīna pāri purviem, un mēs izvilkam, vismaz 54. ogres bataljons, vismaz kāds 5-6 mašīnas izvilka no purvi, kur bija pat īpašnieki pametuši, jo, protams, tā mašīnām nebija liela vērtība, un bija arī tādi gadījumi. Vissmagākā tāda interesanta operācija bija Dobeles operācija, jo notika tā, ka Dobeles stāvēja bataljons 52. Un šo bataljonu pēkšņi mums bija sakari, štābā bija pastāvīgi sakari ar bataljonu vadību, un pēkšņi mēs pazaudējam. Mums bataljons neatbild. Ne telefoniski, toreiz mobili nebija, protams, ne telefoniski, ne radiostācija, jo bija speciāla radiostācija, radiopunkts, kur mēs sazinājāmies, jo militāras gadījumus telefons, protams, var nolikvidēt. Un izrādās, ka tur Dobeles stāvēja daļa, kas bija saistīts ar sakariem. Un šī sakara daļa pilnīgi nobloķēja sakaru ar bataljonu, pilnīgi nobloķēja un aplencā. Un bija pats gadījums, ka tas bataljons uz to dienu pilnīgi sēdēja uz maisiem, bija maisi salikti logos, un viņš bija gatavs cīnīties. Jo izrādās, ka tas garnizona priekšnieks mazliet vai sadzeras, vai kaut kas ar viņu notika, vai viņš gribēja tēlot varoni, viņš izdomāja, ka viņš likvidēs tos zemesargus. Viņš nevarēja saprast, ka tas ir cita vara pastāv, un
viņš visu laiku bija, teiksim, Dobele tās vadītājs, ar vairākas mācības bataljoni bija sakarnieku, un faktiski Dobele piederēja padomju militāram spēkam, jo tur viss bija saistīts ar to, jo pārējā darbība mazliet tur, tāda civila darbība tur mazliet maza. Un tad, kad mēs atbraucam, sakam meklēt, atbrauc visi, protams, iekšēt ministrs toreiz Ziedoņa Čevers, atbrauc drošības spēks Vectirāns, Juris Vectirāns. Es biju pārstāvis no zemesardzes toreiz. Un, kad mēs atbraucam, izrādās, ka tas garnizona priekšnieks pazudis. Jā, kaut kur. Protams, aplenkums, bet karavīri vēl nezināja, ka Pavela ir atcelta, un viņi stāvējuši visur uz pilsētas robežas stāvēja speciāli automašīnas, kas traucēja signāliem pāriet, tāda speciāli mašīnas, kas traucēja. Un beigās nav kas izdot Paveli, viņam atkāpties, jo karavīriem uzdot Paveli, tā viņš stāv līdz beigām. Jā. Un beidzot mēs atradām ar lielu mokam, pateicoties Ziedoņa Čeveram, jo viņš sāka lāmaties, krievu valoda izstāja, jā, lāmat visus virsniekus, un beidzot atraduši garnizona priekšnieku, kas bija kaut kāda pirti jau mazliet tā lietojas, un, kā teiksim, atvilkuši, un tad Čevers viņš teica, jūsu priekšnieku savu Latvijas Republikas iekšļietu ministru. Atbildēt, kas te notiek. Un tad tas garnizona priekšnieks, protams, deva Pavelu, un viss bija atkal kārtībā. Bet faktiski tas tāds kurjos, tur bija tomēr kaut kāda nopietna doma, kāpēc viņi to darīja? Kad provokācija vai kaut kas tāds? Es domāju, ka tur bija arī mēģinājums, mēģinājums apskatīties, kas notiks tālāk. Varbūt izdosies. Tad varētu uz šo darbību, es domāju, ka apakšā bija kaut kāds zemteksts, jo es nevaru iedomāties, ka garnizona priekšnieks pats uz savu roku varētu izdot tādu Paveli, nesaskaņojot to ar Maskavu, jo tomēr tā ir sveša republika jau bija uz to brīdi. Tas 92. gads? 92. gads, jā. 91. 92. gads, laikam līdz kādam 94. gadam, tie bija tie gadi, kad vajadzēja mēģināt likvidēt hausu un nosargāt savu tēvu zemi. Pēc tam, acīm redzot, bija citi uzdevumi zemesardzei. Kā notika šī attīstība tālāk? 94. gada zemesardze apvienoja ar aizsardzības spēkiem. Un faktiski, jo interesants posms bija kaut kur 92. beigas, 93. gads notika tā, ka zemesardze sāk iestāties masveida cilvēki. Pie tam nevienmēr katru varēja pārbaudīt cilvēku. Un notika ļoti daudz visādi cilvēki, kas gribēja iegūt ieročus, viņi sāk stāties, un notika daudz nekārtības. Un līdz ar to vajadzēja mazliet zemesardzi reformēt, lai būtu ievesta vairāk militāra disciplīna, jo zemesardze faktiski visu laiku funkcija bija tāda, ka pēc visam tām militāram funkcijām zemesardze pārgāja vairāk tādu vietējo iedzīvotāju aizsardzības funkciju, var teikt, bijušo aizsargu funkciju, jā, pildīt, varbūt kā policistu palīgi, vai varbūt tā teikt, jā, kas uzraudzīja kārtību uz vietas, jo ļoti svarīgi bija kārtība uz vietas, jo toreiz laukus iedzīvotājus arī staigāja visādi uzpircēji un nevisai godīgi cilvēki. Un 97. gada, lai reformētu, lai varētu arī disciplināri, sakartot šo spēku, tad apvienoja ar aizsardzības spēkiem. Bet 98. gada nāca vēl viena reforma. Nāca reforma, kā faktiski jau to zemesardzu vārdu gribēja izņemt no apgrozības un pievienoja zemesargus pie sauszemes spēkiem. Un pat viens otrais, mēs te, kad sapulcējamies uz 20 gadu jubileju, daudzi atcerēs, ka viens otrais vecais zemesargs pat atteicas, ka viņš bija zemesargs. Ja? Jo viņš visādām varam gribēja pateikt, ka viņš tomēr ir regulāras armijas virsnieks, nevis kaut kādas tur zemākas institūcijas, zemesardzes institūcijas virsnieks. Bija arī tādi gadījumi. Un, protams, 2003. gada vēl viena reforma nāk, tur novadi izveidojas, no sākumā bija brigādes, pēc tam novadi, un tad mēs jau sākam iekļauties NATO struktūras. Un NATO struktūras šobrīd zemesardze pilda ļoti lielu lomu, jo starptautiskas misijas ļoti daudz piedalās zemesargi. Mēs to dzirdam un zinām, un arī apmācības procesu ļoti daudz zemesargi. Pie tām tas viss notiek brīvprātīgi, jo kad izsludināja pirmo
pirmo, teiksim, sastāvu, ko sūtīs zemesargus, jo viņi jau gatavi. Faktiski daži bataljoni pat specializējas, daži pretgaisa palika 17 bataljoni, 54. Ogris palika par sapieru bataljonu, jā, un pārējie bataljoni tur zenīta artilērijas un cits karaspēka veida bataljoni, kas faktiski papildināja mūsu armiju ar speciālām vienībām, kas varētu pretgaisa aizsardzība, kas ļoti svarīga Latvijai, un citas funkcijas. Un uz to brīdi jau apmācība nāca plašuma, jo no sākuma bija tāds interesants paradoks. 90. gados apmācības un mobilizācijas daļa nebija izvērsta, jo mobilizācijas daļa nebija vajadzīga. Tāda sakara, ka paši mobilizējas un paši gāja, un apmācības daļa bija tāds, domāju, ka visi gudri, jo ļoti daudz bija rezervs karavīri un virsnieki no padomju armijas, ka nevajag viņam sevišķi mācīties. Bet pēc tam jau viss tās process aizgāja, protams, plašumā, jo vajadzētu apmācīti karavīri, jo parādījās jauni ieroči, pavisam jauni ieroči, moderni, kas nebija ne padomju armija, ne Latvijas armija, nerunājot par veco Latvijas armiju, jā. Un, teiksim, zviedru raķetes, kas ir pretgaisa, tas ir īpaša tehnika, jā. Un tad mēs sākam piedalīties misijas. Un tad, kad izsludinājām pirmo misijas sastāvu, kas grib brīvprātīgi piedalīties, tā bija tik liela cilvēku skaits, ka bija liela atlase. Faktiski uz vienu vietu bija līdz 40 cilvēki, kas gribēja piedalīties kaut kādā misijā. Protams, ka Latgale bija cita specifika, sākas bezdarbs, un līdz ar to cilvēkiem bija interesanti, tur liela alga. Un otrkārt tādām, teiksim, lauku iedzīvotājiem bija ļoti interesanti, ja viņš, teiksim, aizbrautu uz kaut kādu Afganistānu un pēc tam atbrauc, viņš tad būtu varonis pirmais pagastā un būtu ko veselu gadu stāstīt. Tāds, protams, tāds, teiksim, zēnu, tāds lepnums arī būtu, jo vīriešiem piemēta, viņi mednieki bija un būs, jā. Tā kā arī tāda situācija. Un šodien mēs redzam arī Ādažu poligonu, kaut tas ir nevisai labs notikums, jā, bet visu laiku zemesardze pilnveidojas. Un viņa vairs nav tāds, teiksim, var teikt, mežonīgais karaspēks, kas bija paša sākumā. Kā jūs redzat šo zemesardzes atjaunināšanos? Kā jauni cilvēki vai nāk uz zemesardzi un vai redz tur arī kādus mērķus sev? Jā, jo ļoti daudz jaunsargu. Ja jaunsargu kustībā tas faktiski uz šobrīd vislielākā Latvijas patriotiskā kustībā.